ķersimies klāt pie jaunās atskaites algās. Algu un izmaksu atskaites. Algu un izmaksu atskaites. Tie, kas nodarbojās ar, kuri ne tikai algas maksā, bet maksā arī autora atlīdzību. Jūs zinat, ka ja katru mēnesi jūs cilvēkam maksājat autora atlīdzību, pieņemsim, ja, vai dividendes, kas apliekās ar nodokļiem, katru mēnesi jūs kaut kādu daļu maksājat, tad ir jāsniedz paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām kopsavilkums, jo tas ir jāiedod DSA, jāizsniedz katram uz rokas un jāveido mēneša atskaite. Mēneša atskaite, kas vēl nav ievērojuši? Mēneša atskaitē tiek iekļauti darbinieki, kuri tajā mēnesī tiek atbrīvoti no darba, un visi tie darījumi, kas ir ar kodu 1000, no galas, nezinu, 1002, 1003, ar tie darījumi, kuri izmaksu vietā apliekās ar nodokli un jāsniedz ir atskaiti. Par gadu atskaitē iekļaujās visi tie darbinieki, kuri nav atbrīvoti no darba 31. decembrī un par kuriem ir veiktas dažādas izmaksas, kas izmaksas vietā ar nodokļiem netiek apliktas. Un jūs arī zinat, ka ja jums bija, piemēram, 12 vienam cilvēkam katru mēnesi izmaksāt kaut kādu autora atlīdzību, pieņemsim, tad vienā atskaitē to visu dabūt nevarēja un bija jādrukā 12 dažādi dokumenti, ko cilvēkam iedot uz rokas. Mēs esam izveidojuši gada atskaiti par izmaksātiem summām fiziskām personām pa kodiem. Atskaiti ir tikai par gadu. Tur nevar pa mēnešiem uztaisīt, atskaiti ir tikai par gadu, un šajā atskaitē tiek iekļauti visi tie darbinieki, kuri gada griezumā ir atbrīvoti no darba, un kuriem ir kaut kādas izmaksas, par kurām jau mēs iepriekš esam iesnieguši atskaites. Tātad mēs redzam, ka janvārī mums bija atskaite, cilvēkam ir par autoru tiesībām samaksāt 1000 lati, kods 1003, janvāra mēnesis ir ienākuma gūšana periods, un janvāra mēneša atskaitē viņš arī bija jāiekļauj. Arī februāra mēneša atskaites ir atkarīgs no tā, kad šī nauda tika maksāta. Un iepriekš vienā atskaitē mēs šādus te visus darījumus dabūt nekā nevarējām, tad šobrīd ir tāda atskaita uztaisīta, ka jūs varat izdrukāt, atlasīt, piemēram, pēc darbinieka vai pēc fiziskās personas un izsniegt viņam vienu atskaiti par visiem tiem ienākumiem, ko viņš gada laikā jūsu uzņēmumā ir guvis. Lūk, te ir 2 darījumi ar 1003 un ar 3011 par dividendēm. Tā kā tiem, kam šāda atskaita bija vitāli svarīga, mēs viņu esam uztaisījuši un atceraties vienu, atskaite nav domāta iesniegšanai valsts ieņēmuma dienestā, nekādā formātā, ne EDS-ā, ne papīra formātā, uz EDS jūs šo atskaiti mums nevarat aizeksportēt. Jā. Tā ir domāta tikai vienīgi izdrukāšanai, lai izsniegtu cilvēkam uz rokas un nebūtu jāsniedz 12 vai vēl vairāk pielikumi, bet lai var visu salikt vienā atskaitē un iedot, lai viņš var smuki pārbaudīt un aizpildīt savu gada deklarāciju. Tā. Tiku galā arī ar to. Pastāstīšu tagad par finanšu atskaitēm. Zinat, kad ir tāds parādnieku reģistrs. Parādnieku reģistrā parādās kavējums, kavētie maksājumi, kavēto dienu skaits, pavadzīmes un visas tam līdzīgas lietas, pie nosacījuma, ka šajā dokumentā ir ierakstīts apmaksas termiņš. Jo apmaksas termiņš ir iemesls tam, lai sāktu uzskaitīt kavējuma dienas. Kavējuma apmaksas termiņš ierakstīts nav, tātad man nekad mūžā nekas šis dokuments nav jāapmaksā. Tas ir pilnīgi skaidrs, jo ja es saņemu rēķinu, kurā nav apmaksas termiņš, un pat līgums man nav uzrakstīts, kur man ir rakstīts, ka man ir jāsamaksā tur 5 dienu laikā, es jums varu nemaksāt nekad, jo jūs man neesat norādījuši, ka man viņš vispār šis dokuments ir jāapmaksā. Tāda sīka loģiska lieta. Un arī jumī viss darbojas pēc tāda principa, gan šis parādnieku reģistrs, gan te vēl ir apmaksas kontrole un parāda apmaksas un
parādu analīzes atskaites, un ja jums šis datums nav, tad jums šis dokuments nekur var arī neparādīties. Tad ir smalki jādomā, kā iesākt. Bet, vienmēr iestājās tāds brīdis, kad vairāk negribās neko atcerēties, gribās tomēr, lai man viss notiek, lai jumis, ja man priekšā stāv, lai jumis visu aprēķinu un lai viss ir baigi skaisti. Kā ar to tikt galā? Es tā veikli runājot, jau esmu tikusi līdz parāda apmaksas un kontēšana logam pie finanšu atskaitēm. Šeit ir, kā jau jūs visi atceraties, jau man liekas kādu gadu ir iespējams veikt visādas masveida darbības. Un vēlreiz atgādinu, tas, ko var izdarīt masveidā, nevienmēr ir tas labākais, ko vajag izdarīt. Ja mēs te masveidā saliksim visādus ķeksīšus, tad pēc tam atpakaļ ceļš ir tikai ar roku labošana. Tātad, mēs redzam, ka apmaksas termiņš mums nav norādīts šim rēķinam reku janvāris, jā, nekur ir februārs, neskapēc nav, te kaut kāds vēl aprīļa rēķins mums nav ielikts apmaksas termiņš. Saliekam smuki ķeksīšus, ka mēs gribam šiem te dokumentiem ielikt apmaksas termiņu. Lai nedod Dievs nenokļūdītos, vislabāk ir atlasīt, rādīt tikai atzīmētos, tātad šos 4. Un pārbaudam, jā, šiem 4 mums nav apmaksas termiņa, mēs gribam viņus norādīt. Pogrīki ir papildināti ar jaunu funkcionalitāti apmaksas termiņa uzstādīšanu. Nospiežam un izvēlamies. Vai nu mēs visiem atzīmētajiem, vai tikai šim vienam dokumentam, kā viņš izvēlās dokumentu, kāpēc viņš zina, ka tas ir G14, tāpēc, ka šeit mums ir kursoriņš ielikts, ja, aktīva rinda. Un mēs varam piešķirt apmaksas termiņu divējādi. Ja mēs šeit esam noklusētā variantā, jums piedāvā vai nu no partnera kartītes, vai no konfigurācijas. Atvērsim dokumentu un atvērsim partnera kartīti un atceramies, ka partnera kartītē pie kredīta informācijas ir iespējams norādīt apmaksas termiņu. Ja šeit ir smuks tukšums tā kā man, tad konfigurācijā pie noliktavas, redz, kur stāv kaut kāds nebūtu apmaksas termiņš, kurš vienmēr automātiski ieliekas dokumentā. Pareizi sakot, vienmēr viņš ieliekas pavadzīmēs, bet finanšu dokumentos viņš automātiski sāk ielikties kaut kādus gadus 2. Tātad, ja jums ir vecāki dokumenti, vai jūs vēl esat izdzēsuši apmaksas termiņu, tad jūs varat izvēlēties, vai nu jūs ieliksiet tādu, kā ir konfigurācijā vai kartītē, vai kur man pazuda smukā poga, vai konkrētu apmaksas termiņu. Tā kā man šeit ir kaut kāds 10. gada jūlija rēķins, laikam nebūs gluži pareizi, es ielikšu, ka man te vajag kaut kādu 3. janvāru. Ja, tātad vispareizāk būs piešķirt apmaksas termiņu no partnera kartītes vai konfigurācijas. Apskatos šo partneru kartīti, konstatēju, ka man šeit nekāds informācija nav, bet skaidri zinu, ka mums līgumā bija rakstīts 20 dienas, ielieku smuki 20 dienas, nospiedīšu pogu atjaunot, un rīki apmaksas termiņš, tātad no kartītes vai no konfigurācijas. Pirmais, jums paskatīsies, vai partneru kartītē ir termiņš vai nav termiņš. Termiņa nav, viņš iet uz konfigurāciju, ieliek tādu, kādu tur ir, lūk. Stāv man smuki 20. augusts. Ātri un efektīgi. Tālūk. Tā kā skatieties uzmanīgi, darbojieties uzmanīgi, jo jebkuras masveida operācijas, masveidā datus var salabot un masveidā datus var sabojāt. Paši zinat, jo nākamais tad ir veram vaļā katra dokumentu un dzēšam ārā to, ko mēs tur esam masveidā iečibinājuši. Tā. Par masveida apmaksām es esmu izstāstījusi.